Es esmu Dzintars Dvinskis, es pasniedzu šogad ekonomiku, biznesa ekonomiski pamati un sociālās zinības 8. un 9. klasēm. Vajag darīt tādu darbu, kur ir patīkama tieši jums. Man interesanti strādāt skolā, un ekonomikas priekšmets, es domāju, ir viens no visinteresantajiem priekšmetiem, tāpēc, ka viņš ietver visas mūsu šodienas notikumus, ja? Un ekonomikas jautājumus var ietvert visas jomas. Es думаю, как гандrīz visas komandas нужно ставить лайка машину. Паровую машину мы, наверное, должны были написать все. Андрон Николаида. А вот дальше два варианта, divas variantus tādus grūtus. Terauds, ja jaunas tehnoloģijas, сталь. Извините, колоссальный рывок в производстве металлоконструкций. Извините. Да. Еще раз. Рука об руку идут изобретения и экономический прогресс, естественно. Es gribu patikt bērnam, ja es esmu klases audzinātājs, mēs braucam kaut kādas ekskursijas, mēs pašam varam organizēt, uzrakstīt budžetu, mini projektu. Un to, ko mēs mācāmies šeit ekonomikā, mēs varam izmantot katru dienu. Un ja motivē bērnus praktiski izmantot zināšanas un saprast, ka bez teorētiskām zināšanām dažas praktiskas lietas efektīvi nevar risināt. Un ja mēs gribam paši kaut ko sasniegt, mums vajag strādāt. Šeit mūsu strādāšana ir mācīšana. Все-таки нужен brain мозг. Ну да. Я получил, одно я получил, открыл, вторую, пожалуйста. Опять, у меня перекиньте в более простой формат. Ja es redzu, ka bija domāšanas process kaut kāds radušies. Pats šis process ir jau rezultāts. Un mums vajag pēc tam šis cilvēkus, kuri var raduši domāt, kaut kāda veida korektēt, parādīt citas ceļiņus. Ja? Tāpēc, ka radošā domāšana ir vislabākā domāšana. Tāpēc, ka pareizi vai nepareizi pēc 20 gadiem var būt šodien nepareizi, pēc 20 gadiem pareizi. Ja? Bet, ja viņam pieder radoša domāšana, un mēs varam parādīt kaut kādus piemērus, kā var radoši domāt. Pirmkārt, nevajag baidīties piedāvāt kaut ko jaunu. Международный валютный фонд, ваши варианты? ЦРУ. Вау, вот вам и вау. Центральное разведное управление. Es rakstot bērnam, es teicu smailikus, plusus, ļoti labi atzīmē, teiksim, neteicami labi, ja? Bet viņi, kāpēc tik daudz plusiņus? Ot par to. Es redzu teikums jau kaut kāds radušas. Es savas emocijas ar zīmumu viņas burtnes uzreiz, tāpēc, ka viņam ļoti patīkami saprast, ka man nav vienalga, ja, ko viņi uzrakstā. Kaut kāda no manas puses iet uz viņiem kaut kāda, es nezinu, attieksme. Teiksim tā. Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt.